Nu, kā jums patīk šāda publiskā tualete, mani dārgie, nu jau kolēģi, Rīgas domas deputāti un visi ķiķinātāji, kur saka, tā ir Brēmeņa problēma, lai viņš ietur risina tās tualetes. No Treiku piemērs indiešu sievieti, no turienes iznāca streipaļojot ārā, nu, šitain te nokārtojās sieviete uz ielas. Nu, speciāli te atnācis pa Lietuvu dramatiski, ne? Un kur te jau nākamā ies jau? Ejam skatīties, kas tur ir. Nu, Lodzo, Lapiņa kungs, speciālais te atnācis pēc sēdes. Kur jūs teicāt, ka te nesat problēmu. Mušas lido, reku svaigi kāds. Nu, nav problēma šitā, reku jau bruģis iebrucis te no amanieka izskalotā. Šis ir normāli. Normāli, vai ne? O, reku šitā te mierīgi te klaiņo. Reku pret sienu indiešu stilā. Nu, te pēc fekālijām nenormāli loži. Reku šitiem te mierīgi mauc pret sienu. Nu, šis ir normāli, Lapiņa kungs, ja? Nacionālā apvienība. Kurš vēl tur šodien ķiķināja Tomas sēdē? Rekur, šitais Ģirds Lapiņš teica, ka Brēmanis pats lai risina. Te ir uztaisīta publiska tualete, tā kā Indijā. Sievietes un vīrieši nokārtojās gan pa lielam, gan pa mazam. O, rekur vēl, svaigs urīns. Nu, patīk jums, Lapiņa kungs, jā? Jūsu mīļā Rīga. Latviskojiet Latviju jūs te. Bet Spundes kungs, birokrāts, mēģināja teikt, oi, tā nav mūsu komiteja, tā nav mūsu problēma. Tas, ka attīstības komitejā, viņš tagad ir vice priekšnieks tur, vietnieks, jā? Šitais te arogantais Kaspars Spunde, arī Nacionālā apvienība. Tā nav viņa problēma, jo formāli šī skaitās te mājokļu komitejas problēma, jā? Unikāli, un šis nesot centrālais laukums, kaut kā definīcijas man sāk skaitīt, parādīt savu kompetenci te. Kā nav centrālais laukums pēc kustības, te autos, dzelzceļa stacija, lielā reku krastmalas topus, nē, te neskaitās sīkums kaut kāds. Un šādi te jūs tur ievēlēti Nacionālās apvienības birokrāti, ka šādi attīsta viņam lepnums esot, kā ir attīstījies. Viņš tulīt jau tur 9 gadus sēdēs, 5 jau sēdēja, 4 vēl tagad grib tur sēdēt šajā komitejā un uzskata, ka viss kārtībā Origo laukumā. Mušas lido, reku svaigi kāds. Man sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojieties šim te profilam, nu tagad jau vairs nav neviens deputāts Rīgas domē, kas nezinātu par to, ka te ir problēma ar mūsu publisko aziātu tualeti Origo. Tagad visi zina, puse ķiķina, bet daļa jau kaut kādi sāk jau teikt, bet nu taisnība jau ir tam Brēmenim, nu varbūt tomēr atnākam apskatāmies tie, kas netic. Un tad pēc tam varbūt arī ideāli sakārtot varētu, ne? Risinājumu te 101 vajag tikai gribēt.